Labdien, mīļie skatītāji! Šodien mēs atkal tiekamies raidījumu ciklā Praktiski vesels. Paldies mūsu atbalstītājiem Mēnesis aptiekai, Centrālajai laboratorijai un Veselības centru apvienībai. Kā allaž, mēs risināsim dažādus jautājumus par un ap veselību kopā ar mūsu veselības ekspertiem. Es esmu Karolīna Elksne, ginekoloģa dzemdību speciāliste, un ar mani kopā ir Arta Lāce. Veselības vēstnese. Un šodien mūsu tēma ir tabletes, zāles. Tā tad viss, kas saistīts ar medikamentu lietošanu. Jo gribas jau tā aizgāju pie doktora, viņš man uzraksta brīnumu tabletīti, un man pašam nekas nav vairs jādara. Bet kāpēc tas nav tik vienkārši? Un par to mums šodien palīdzēs noskaidrot divi medicīnas eksperti, Līga Balode, akciju sabiedrības Olfa medicīnas padomniece un medicīnas zinātņu doktore, un Klāvs Kazaks, Mēnesis aptiekas farmaceits un arī godājuma titula gada farmaceits 2025 ieguvējs. Un pirmais jautājums, ko es uzreiz vēlos uzdot mūsu viesiem, ir pavisam vienkārši. Ko mums katram vajadzētu zināt par zālēm un to lietošanu? Es teiktu, kā reklāmās saka, nepamatot zāļu lietošana kaitīga veselībai. Bet uz to balsta vairāk izejot no tā, kas ir, es domāju, diezgan tipiski cilvēkiem, ka bezrecepšu zāles ir vājas, salīdzinot ar recepšu zālēm, un mums ir daudz vājāks un daudz mazāk iespēja, ka viņš varēs palīdzēt. Tā nav. Bezrecepšu zāles tikpat ļoti zāles kā recepšu zāles. Viņas tikai ar ko atšķirās ir tas, ka pareizi viņas lietojot, ievērojot lietošanas instrukciju, mēs nevaram nodarīt kaitējumu mūsu veselībai, ja mēs viņus lietojam pamatoti, atšķirībā no recepšu zālēm, kur arī pareizi lietojot, mēs tomēr tās blakus parādības var izraisīt arī kaitējumu cilvēku veselībai. Paldies, Līga! Jā, man tāds mīļš teiciens savukārt atkal ir zāles nav konfektes, kas sasaucās ar pagājušā rudenī notikušu kampaņu, kurā piedalījās arī Latvijas valsts zāļu aģentūra kopā ar citām 30 Eiropas valstīm, kur viņi informēja sabiedrību, kad zāles nav jālieto kā konfektes, tās ir jālieto tikai tajos gadījumos, kad tas ir nepieciešams, jāskatās atbilstoši instrukcijai un nav jādalās ar saviem paziņām ar zālēm. Jā, paldies! Jā, un tad tas otrs būtiskais jautājums, kas man kā ārstam ļoti sāp, ir tas, ka pacienti bieži neizprot vārdu līdzestība. Un dažkārt pat es nonāku tādās sarežģītās situācijās, it kā ir izrakstīts medikaments, bet tās vēlamās iedarbības nav, un tad ir jājautā, vai ir bijusi pietiekama līdzestība zāļu lietošanā, vai jūs varētu tā vienkāršiem vārdiem paskaidrot, ko tad īsti nozīmē līdzestība un kāda tam vispār ir jēga? Līdzestība tā principā ir, mēs viņu varētu nosaukt arī par līdzdalību. Tā ir, principā, tas sevi iekļauj to, ka pacients saprot, ko viņš lieto, kā viņš lieto, kāpēc viņš lieto, un saprot un apņemās lietot šo zāļu terapiju, attiecīgi ārsts to, kā ārsts ir nozīmējis. Un tas arī iekļauj arī, ja tas terapijā nepieciešams regulāras konkrēti ārsta apmeklējuma, vizītes ārsta, ja tas nepieciešams analīzes veikt, tas ir pacienta pilna līdzdarbība ārstēšanās procesā, viņš seko sīka līdzi zāļu lietošanai, viņš saprot, kāpēc tas ir nepieciešams, stingri turās pie visām norādēm un ieteikumiem, kas ir jāievēro, lai sasniegtu vēlamo terapiju. Labi, tas ir tāds diezgan liels sloks atkal ārstam veltīt no savām 20-30 minūtēm izskaidrojot šo par zāļu lietošanu, bet kā ir ar farmaceitu? Es tev kā gada farmaceitam prasu. Cik ļoti farmaceits ir tiesīgs skaidrot visu par zāļu lietošanu? Nav tā, ka varbūt kāds farmaceits pasaka, tā kā ārsts teica, tā arī lietojot. Es nevaru, protams, runāt par visiem farmaceitiem, bet farmaceitu uzdevums, tas ir mūsu tā galvenais mērķis, ir izskaidrot, būt tam, kas nodod šo informāciju pareizi no ārsta. Mēs paņemam to ārsta recepti, mēs nolasam ārsta dotās instrukcijas un interpretējam viņas cilvēkam saprotami un mēģinam maksimāli izskaidrot tā, lai cilvēkam būtu maksimāli saprotams,
kas tās ir par zālēm, kam viņas ir vajadzīgas. Jā, šeit ir liela joma, jā, ir farmaceita darbā. Tas, principā, tad būtu arī farmaceita pienākums, un cilvēkam ir tiesības prasīt, hei, man nav jālasa instrukcija, jūs man varat pastāstīt. Jā. Līga, es gribēju jautāt, mazliet atkāpjoties atpakaļ, bet kā tad tās zāles saprot, ka tām ir jāiedarbojas tieši tādā veidā, un kur un kā, un kādā veidā, un kāpēc man tā galvas sāpju tablete palīdz tieši pret galvas sāpēm? Droši vien, te mēs varētu runāt tīri par zāļu vielu fizikāli-ķīmiskajām īpašībām, jo, ja mēs skatāmies tajā brīdī, kad zāles uzsūcās asinsritē, viņas ātri ar asinīm var izplatīties jebkurā ķermeņa vietā. Un atkarībā tad no tā, kādas ir īpašības, piemēram, ja zāles šķīst ūdenī, tad liela daļa no šīm zālēm arī paliek asinīs vai starpšūnu šķidrumā, kas ir šī ūdens vide. Savukārt zāles, kas šķīst taukos, tās vairāk sadalās taukus saturošos audos. Un jā, ir arī tādas specifiskas, varbūt arī vielas, kurām ir jānokļūst vienā konkrētā orgānā. Te mēs varbūt varētu minēt jodu un vairogdziedzeri. Un šeit savukārt tad ir šim orgānam ir tāda specifiskā atpazīšanas vieta, ko jods pazīst, un viņš var vieglāk nokļūt šajā orgānā. Un tāpatās arī droši vien, kad zāļu izstrādes procesā arī šīs molekulas var zinātnieki pārveidot tādā veidā, lai tās maksimāli nokļūtu un izdarītu to, kas tām ir nepieciešams organismā. Bet tā jau nav, ka zāles zina, kas man sāp un kur man tagad ir jāiedarbojas. Jā, jo nereti šīs sāpju reakcijas ir nespecifiskas, ir konkrēts šis sāpju patoģēniskais cikls, un kas ir raksturīgs gan galvas sāpēm, gan varbūt arī cita veida sāpēm, un zāles neiedarbojas tieši specifiski uz galvas sāpēm, bet viņas iedarbojas sāpēm kā tādām caur šiem specifiskajiem faktoriem. Nu, tas izskaidro arī zāļu blakņu esamību. Jo zāles kā ķīmiski molekula taču nevar zināt, kur tieši viņam jānonāk šī iedarbības, kā ar citus orgānus, un līdz ar to kaut kas var noiet arī greizi no cilvēka dzīves kvalitātes viedokļa. Jā, bet arī esmu saskārusies ar situāciju par zāļu lietošanu. Viens dakteris saka kaut ko vienu, otrs saka kaut ko citu, tad vēl ir tas, kas ir rakstīts instrukcijā, un tad vēl izrādās, ka tās vienas zāles ar otrām nedraudzējas, un ko tagad, lai es daru tādā situācijā? Vai man iet mājās un nedarīt neko, vai iet un prasīt farmaceitam, vai prasīt ārstam? Un esmu dzirdējusi arī par gadījumiem, kad cilvēki saprot, tur kaut kas neštimē, nelietošu vispār, nav jau nemaz tik slikti, varu iztikt bez tām zālēm. Vēlreiz aiziet pie tā paša ārsta vai vēl pie trešā, jo tu minēji tikai divus. Aiziet pie trešā. Man ļoti bieži ir tā, ka atnāk un saka, esmu bijusi pie vairākiem ārstiem un... Aiziet vēl pie trešā. Jā. Bet droši vien nevajadzētu uz savu galvu atteikties no medikamentu lietošanas vispār. Jā, tas noteikti. Bet, uz savu galvu, tīpaši, ja mēs runājam par ārsta izrakstītiem recepšu medikamentiem vai arī tie bezrecepšu medikamenti, bet ja ārsta nozīmēta terapija, tad noteikti uz savu galvu nevajadzētu viņu pārtraukt. Biežos gadījumos arī tad, ja rodas arī blakus parādības. Nevajag tā, ka tīpaši tā ir kombinēta terapija. Mēs nevaram īsti uz savu galvu izlemt, es tagad vairāk viņu nedzeršu. Tas var radīt rindu citu problēmu uzreiz. Ja mēs izņemam, piemēram, ja tur ir 3 zāles, vienu noņemam, iespējams, ka šī zāle trešā ir abu divu citu blakus parādību mazināšanai, neobligāti terapijai, kā konkrētas indikācijas ārstēšanai. Iespējams, viņi ir izrakstīti tīri simptomātikas mazināšanai. Pirmais vienmēr un pieejamākais speciālists mums ir farmaceits. Un vienmēr var griezties, ja vienā aptiekā farmaceita pie padomu, ja ir kaut kādas šaubas, kaut kas nav skaidrs. Jo, ja farmaceits tas būs inkompetenču ietvaros, viņš dos uzreiz sniegs atbildi, kā labāk darīt. Ja nebūs, viņš novirzīs pie speciālista, pie kura. Un, ja otrais vienmēr ir ģimenes ārsts.
pie kura arī var griezties, jo pie speciālistiem parasti ir jāgaida ļoti ilgi. Ja mums ir problēmas ar zāļu lietošanu, mēs negaidīsim mēnesi. Reizēm pat ilgāk, lai mēs noskaidrotu, kur ir problēma. Un tad, farmaceits pirmais, un tad es teiktu, nākamais ir ģimenes ārsts, pie kura mēs varam griezties. Bet viens farmaceits, bet taču tagad ir ChatGPT, es ierakstu un paklausies, vai tu man nevari palīdzēt pārkombinēt devu. Man liekas, ka es ar šīm zālēm jūtos diezgan slikti. Līga, kāds būtu tavs komentārs par šādu scenāriju? Es noteikti tā neieteiktu rīkoties, bet tiešām vērsties pie sava ārstējošā ārsta, jo skaidrs, ka šīs pašreizējās mūsu mūsdienu tehnoloģijas, viņas dos atbildi tikai par konkrēto jautājumu, bet mūsu ārstējošais ārsts tomēr zina mūsu slimības vēsturi, zina visu mūsu organismu, kas notiek, un viņš vislabāk spēs ieteikt, ko tādā brīdī darīt, ja šīs blakus parādības ir izveidojušās, jo tie ceļi, kas varbūt, lai šīs blakus parādības novērstu, varbūt diezgan minimāli, kaut vai piekuriģēt devu vai nomainīt no tās pašas grupas citas zāles vai tikpat labi varbūt citā diennakts laikā zāles lietot vai vēl mazāk, vairāk ūdeni uzdzert virsū, bet to visu tad ārsts zinās un varēs izstāstīt. Jā, tad, mīļie skatītāji, man jau ir radušās divas fundamentālas atziņas šajā raidījumā. Tātad pirmā atziņa – neprasiet ChatGPT par zāļu lietošanu, jo es arī no savas pieredzes varu dalīties. Piemēram, ir orālā kontracepcija, kur, protams, pamata indikācija tātad ir tā kā lietot tā, kā ir rakstīts, viņu lietot, bet dažkārt mēs šos medikamentus lietojam pilnīgi citiem nolūkiem, un ChatGPT informācijas avoti vienkārši var to nepateikt. Un nākamā lieta, mīļie skatītāji, vienmēr informējiet savu ārstu, kādus vēl medikamentus citām orgānu sistēmām jūs lietojat. Pat ja tas jums neliekas svarīgi. Piemēram, ļoti daudz mūsdienās lieto antidepresantus. Jā, pastāstiet savam ginekologam, pastāstiet neirologam, visiem, pie kā jūs ejat, ka jūs tos lietojat, jo tas var būt klīniski nozīmīgi izrakstot citus medikamentus. Ļoti labs padoms, paldies. Un tu minēji to, ka mums ir jāzina, kādas zāles mēs lietojam. Un te varētu piebilst, ka droši vien ne tikai pēc tabletes krāsas, rozā, zaļā, baltā. Jūs arī saskaraties ar to, ka... Man lūdzu tās rozā tabletītes. Man tās rozā tabletītes, saskaraties to? Jā, protams, ka esmu saskārušies ar to, un pie kas tīpaši strādājot, man lūdzu tās sarkanās odziņas vai un tad meklē un rokās, un tad lēnām jāsaprot vismaz, kas spēkam tā indikācijas par tas ir domāts. Kad ir šādi, ka cilvēks atcerās pēc formas un krāsas, ir tīpaši tie ir vairāk seniori, kas tās tabletītes visas savas sauc pēc krāsiņām, viņam ir krems, ko viņš smērē katru dienu, viņš viņu sauc par parasto ziedi, un viņš iet uz aptieku un saka, man lūdzu to parasto ziedi. Tagad izšķirtini, kas ir viņa parastā ziede, kura viņam ir ārsts ieteicis. Un tad, pēc indikācijām mēs lēnām varam varbūt ne to, varbūt kaut ko līdzīgi ieteikt, bet tas ir diezgan tipiski, ka pacients iedod savus nosaukumus un apzīmējumus medikamentiem. Jāsaka, tāds arī no prakses padoms, ko kādreiz man ārsts ieteica rūpēties par vecmāmiņu, vienkārši saglabāt tos iepakojumu, nogriezt to maliņu, kur tas nosaukums ir, un tu vari ielikt savu somiņā vai kur, un tad aizies aptieku, un tad tu zini, kas ir parastā zieda. Man daudz pacienti ir tā, ka nobildē. Ja gadījumā tas papīrīts pazudīs, tad bildīte paliks, un tad var arī ārstam WhatsAppā aizsūtīt, ja vajag. Tā kā tas arī tāds variants. Bet vēl turpinot to jautājumu par to, kā tad zāles katru no mums iedarbojas. Es, piemēram, praksē redzu, ka ir tātad medikaments, kuram vajadzētu, klasiskais piemērs ir dzelzs preparāts, kas ceļ dzelzs līmeni. Un vienam, 9 pacientiem no 10 cels ļoti labi konkrētais medikaments, un tam 10. Netraks. Vai arī visiem nebūs blaknes, un tam vienam būs. Un atkal cits medikaments, kas varbūt, ir tāds, varbūt netik fantastisks atsauksmes, kādam tas ir tieši tas īstais, tieši viņa labākais medikaments. Kā jūs izskaidrot? Tas droši vien Līgai jautājums, kāpēc vienas un tās pašas zāles uz dažādiem cilvēkiem iedarbojas dažādi? Jā, protams, mēs visi esam cilvēki, bet katrs mūsu organisms ir atšķirīgs. To ietekmē dažādi faktori, un domājot droši vien par zālēm, zāļu iedarbību,
Šeit galvenie faktori varētu būt ģenētiskie faktori, kā arī dažādi molekulārie faktori, kur mēs jau vairāk skatāmies uz šo personalizēto medicīnu, kurā mēs, ņemot vērā šos faktorus, tad varam izvēlēties konkrētam pacientam atbilstošu terapiju, lai kaut vai nebūtu tik augsts šis blakņu risks. Un tad ir tie galvenie faktori. Tātad var būt tā, ka pat pie fantastiskas līdzestības zāles var neiedarboties. Jā, var būt tādi gadījumi. Un tad vienkārši mēs ārstējošais ārsts droši vien aprunājoties ar pacientu, visdrīzāk ieteiks kādas citas līdzīgas zāles, kas varētu būt vieglāk panesamas. Tātad nevajag norakstīt medikamentozo terapiju kopumā. Vienkārši mēģināt nākamo. Jā, bet tomēr cilvēki mēs darīt jau savu galvu, tur mainītās devas vai lietošanas paradumus, bet ar kurām medikamentu grupām noteikti nevajadzētu tā darīt, jo viens ir stāsts, cilvēki domā, ka bezrecepšu medikamenti, ar tiem jau tā darīšana ir vieglāka, bet, piemēram, kāda recepšu medikamentu grupas, vai tas ir mīts, ka tur ir starpība šajā ziņā starp bezrecepšu medikamentiem? Es nedalītu bezrecepšu recepšu medikamentus, atdalītu vairāk indikāciju, kam tā tiek lietot un cik ļoti svarīgi ir turēties pie konkrētas terapijas. Visvairāk, protams, būs kardioloģiski medikamenti, kur mēs nevaram uz savu galvu mainīt lietošanas laiku, lietošanas devas, reizes. Tādēļ, ka piemēram, ja tas ir hipertenzijai, tad tas var būt ļoti tipiski, kad ja tā tablete tiek iedzerta ne no paša rīta, bet jau pusdienas laikā, tad jau tas spiediens ir uzkāpis. Un tad jau sākas vēl iedzert to zāli, viņi tik ātri nepalīdz, tad sākas trauksme, panika vēl klāt visai, tad tahikardija, un tad jau sākas visa problēmas vēl uz priekšu, un tad jau reizēm pat ir, kad jāsauc ar ātrā palīdzību tikai tādēļ. Un tas visa sakne ir tas, ka mēs neiedzēram īstajā brīdī, kad mums ir paredzēts to savu tableti no rīta. Un vēl, protams, benzodiazepīna grupa, kur mēs nevaram, kas ir miega līdzekļi nomierinošie, kur mēs galīgi nedrīkstam neko, jo viņi ir tur pārdozēšanai arī ir letāls iznākuma risks. Tādēļ, ir īpaši, kas ir tā saucamie uzskaitas medikamenti, šeit mēs noteikti nedrīkstam neko uz savu galvu strikti ļoti tikai un vienīgi tā, kā ārsts mums ir teicis. Un dažādi cits ar grupas, tie paši pretsāpju medikamenti, kas arī gan recepšu, gan bezrecepšu gadījumā, jo pārdzēšanas risks viņiem ir. Un vistipiskākais vai nu ir aknu bojājums, vai nieru darbības bojājums, kā arī kuņģi. Ļoti ātri varam diezgan sabojāt kuņģi, un kas vēl ir varbūt par nesteriliem prettiekajiem līdzekļiem, ko varētu piebilst, ir, ko arī diezgan daudz cilvēku nezina, ka nav svarīgi, kā mēs viņu uzņemam, vai tā ir smēre, vai tas ir iekšķīga tablete, tas efekts ir vienāds. Un līdz ar to bojājumu organismam mēs izdarīsim, ja mēs iedzersim tableti plus uzsmērsim smēri, domāsim, ka tās ir divas dažādas vielas, tā būs dubulta deva, un uzreiz ir daudz lielāks risks, ka mēs nodarīsim kaitējumu savam organismam. Tāpēc ļoti rūpīgi jāsako līdzi, ko mums saka, kā ir rakstīts, kā farmaceits saka, lietošanas instrukcijā kopā nelietojam vienādas aktīvās vielas vai vienas grupas vielas. Paldies, ka tu par precēpu līdzekļiem sāki runāt, jo ļoti aktuāls jautājums. Un tu minēji šos nieru aknu kuņģi bojājumus, bet vai ir kaut kāda drošā zona? Cik tad mēs mēnesī, piemēram, šīs tabletes varam izdzert? Kāds būtu tas līmenis, pie kura ir jau ļoti, ļoti riskanti? Man pētījumi par šo, diemžēl, nav konkrēti cipari. Es nosaukt noteikti nevaru. Es neteiktu, ka ir īsti mēneša limits, vai cik mēs varam, bet katrai vielai ir augstākā diennakts deva, kuru mēs pārsniedzot, mēs jau ļoti riskējam nodarīt kaitējumu savai veselībai. Mīļie skatītāji, precēpju līdzekļi ir bīstami lielās devās un ilgstoši lietojot, lūdzu, meklējiet cēloni, meklējiet iemeslu. Es varbūt dalīšos, ja drīkst ar vienu klīnisko piemēru. Tiešām tāds absurds ir pacientes, sievietes Latvijā ļoti, ļoti sabiedētas no hormonālās kontracepcijas. Ir daudz dažādi mīti, daudz dažādi aizspriedumi. Un, piemēram, maz zināšana par to, ka šīs zāles var lietot arī terapijas nolūkiem, lai ārstētu
sāpīgas menstruācijas. Un tad tas aiziet tiešām tādā absurdā, ka sieviete dzer 3 dienas vai 4 katru mēnesi pa 5-6 pretsāpju tabletēm dienā, bet saka man nē, hormonālo kontracepciju es nelietošu, jo tas ir kaitīgi un bīstami veselībai. Jā. Un tas šķiet ārprāts. Spēle īstenībā vienos vārtos, kas šeit ir droši un kas nav droši. Bet šo mītu un aizspriedumu ir tāds milzīgs faktors, diemžēl, mūsu sabiedrībā. Jā, bet vēl viena zāļu grupa, ko mēs vēl nepieminējam, bet ko droši vien ir jāpiemina, Līga, es arī gribēju, ir antibiotikas. Un tas ir arī, sāksim ar to, ka droši vien arī tev aiziet un prasa, iedodiet man kaut kādu antibiotiku, es te klepoju, ja, bet otrs ir stāsts, ka ar to lietošanu gan ir jābūt ļoti skrupuloziem. Līga, kāpēc tā? Jā, jo antibiotikas tātad lietojot, mums viņas ir jāizlieto pilnīgi. Ja mēs viņas iesākam lietot, ja ārsts ir izrakstījis, un vienmēr antibiotikas mēs nekad nesākam lietot savu galvu. Tikai tad, kad ir izrakstījis ārsts. Jo kas notiek? Ļoti bieži dzerot antibiotikas simptomi pazūd ātrāk nekā šis patogēnais elements, uz kā antibiotikas darbojas, tās ir baktērijas, tiek izvadītas pilnīgi no organisma ārā. Un cilvēkam liekas, man simptomi vairs nav, es jūtos vesels un es varu pārtraukt lietot antibiotikas, bet šīs baktērijas vēl ir organismā. Un ja mēs pārtraucam lietot, tad līdz ar to šīs baktērijas var sākt no jauna atkal savairoties un slimība var atgriezties. Un ar laiku šīs baktērijas var arī mutēt un vairs neatbildēt uz konkrēto terapiju. Un tad mums ir jāmeklē cita, spēcīgāka terapija, kas varētu izārstēt šo konkrēto slimību. Un laika gaitā tas jau ir sabiedrības veselības jautājums, rodas arī antimikrobiālā rezistence. Jā, tas ir tāda sociālā atbildība. Tāpat kā mēs šķirojam atkritumus, tāpat kā mēs nevajadzīgi nededzinam degvielu, lai taupītu zemes resursus, tāpat arī mēs izlietojam antibiotikas līdz galam, lai pasaulē kopumā neveicinātu šo antibakteriālo rezistenci. Jā, jo tad tiešām var pienākt tā nelaimīgā diena, kad tev tā zāles ļoti, ļoti vajadzēs, bet tev nebūs medikaments, kas spēs iedarboties, jo bakterijas būs labi uztrenējušas muskuļus. Tu viņām tā kā bišku iedod, tad viņas, šitais ten, labi, jā, šitos pazīstu, es tagad uzskačāšos, es tagad labi uzpupēšu savu jaudu, jā, un pēc tam ir čuši, nav vairs ar ko ārstēt. Jā, bet es vēl arī gribēju jautāt, kā ir ar uzturbagātinātāju lietošanu, jo mēs jau arī, teiksim, cilvēks varbūt lieto gan medikamentus, gan uzturbagātinātājus, un es pati zinu, ka ir teikts, ka, teiksim, ja tu lieto antidepresantus, tad tu nevar lietot naktsveces eļļu, ja, un citas tādas kombinācijas. Kāpēc arī par to tomēr būtu vajadzīgs konsultēties ar speciālistu, ar ko es varu kombinēt, jo cilvēki bieži uzskata, tas ir tikai uzturbagātinātājs. Un vēl tas aspekts, ka gastroenterologiem, cik es esmu dzirdējis, ļoti nepatīk uzturbagātinātāji kā tādi, varbūt izņemot D vitamīnu. Nogalina aknas. Šeit ir tā, jāstāsta, kas ir vispār uzturbagātinātājs, kas viņās iekļauj. Ir uzturbagātinātāji, kas iekļauj, ko mēs zinām, kā uzturbagātinātājs, tie tipiskākie tie ir tie, kas iekļauj vitamīnu grupas, un tur varbūt kādus auga ekstraktus iekšā, ārstniecības auga ekstraktus. Bet daļā uzturbagātinātāja arī ir tas pats tā pati aktīvā viela, ko mēs lietojam, kas ir medikamentā, tikai zem terapeitiskās devas. Un tādēļ šo jautājumu, kāpēc ir jāzina, ko viss arī uzturbagātinātājs lieto, tas gan attiecās uz tiem, kas satur šīs aktīvās vielas mazākās devās, gan arī augu ekstrakts, jo arī ārstniecības auga ekstrakti tie arī satur aktīvās vielas. Un šīs aktīvās vielas arī ir medikamentu sastāvā, un viņas var miedarboties ar citiem medikamentiem, kā arī izraisīt blakus parādības, pa kurām uzturbagātinātāju, ja mēs skatāmies uzturbagātinātāju, tos neviens nenorāda, kāds ir iespējamās blakus parādības. Viņas ir ļoti, nav tipiskas tajā ražotāja norādītajā uz paciņas devā lietošanā. Tāpēc, ka tā lietošanas reize ir zem tās terapeitiskās devas, bet ja mēs domājam, tas jau tikai uzturbagātinātais, tas iedzer 3-4 kapsuliņas dienā, tad jau mēs sasniegsim terapeitisko devu, un tad jau mēs arī dabūtu šo
gan blakus parādības, kas ir saistīts tieši ar šo aktīvo vielu, gan arī visu citu pārējo, kas ar viņu saistās. Gastroenterologs tajā brīdī saķer galvu un palien zem krēsla, jo viņš ir šokēts. Jā, es arī pati savā pieredzē esmu no ārstiem dzirdējusi to, ka lūdzu bez konsultēšanās neko, tāpēc, ka tie uzturbagātinātāji var pavājināt vai pastiprināt medikamentu iedarbību. Jā, tīpaši mēs runājam par asinszāli, kur iedarbojas uz aknu enzīmiem un ļoti ietekmē dažādu medikamentu uzsūkšanos un metabolismu organismā. Līdz ar to, ja mēs ir uzturbagāti, mēs pat varam nepamanīt, varbūt, ka tā asinszāle tur iekšā, mēs iedzeram kopā ar citiem medikamentiem, viņi var paildzināt vai saīsināt darbību, kas var būt risks. Pieņemsim, ja tas medikaments jālieto 2 reizes dienā, un tad viņš ir 2 reizes dienā jālieto, jo ir izrēķināts, ka tā viena deva pēc 12 stundām jau būs izdalījusies no organisma, jāzina nākamā. Bet, ja mums ir kopā ar asinszāli un ir tā kā tiek pagarināta šī aktīvās vielas darbība, tā kā, tiek pagarināta viņa, palielināta viņa izdalīšanās no organisma, tad tā nākamā deva jau pārāk paaugstinās to aktīvās vielas koncentrāciju organismā. Tas ir viens no riskiem. Man arī, starp citu, par devām runājot, ienāca prātā episkais jautājums, kā jau aizņemti cilvēki, kā mēs tās zāles lietojam. Ja esam apzinīgi un līdzestīgi, tad mēs viņas apzinīgi lietojam tā, kā ārsts ir nozīmējis. Bet ko darīt tad, ja aizmirstas? Labi, vienu devu izlaižu, bet aizmirstas, teiksim, man ir 10 dienu kurs, un es kādas 2-3 dienas aizmirstu lietot. Tikai lūdzu ar manis jau minēto kontracepciju tā nedariet. Tas ir viens bīstams pasākums, tad viss minētais labais efekts būs vējā. Līga, bet ko darīt, ja aizmirstas? Ko darīt, ja aizmirstās? Noteikti jāseko līdzi tam, kas ir rakstīts zāļu lietošanas instrukcijās, un uz savu galvu varbūt nevajag lietot papildus devu noteikti, bet visdrīzāk tajā brīdī, kad ir aizmirsta, dzert nākamo devu, lai neradītu papildus toksiskus efektus, bet jebkurā gadījumā noteikti ir jākonsultējas arī ar ārstu, ko šādā gadījumā darīt, jo, ja tā būs varbūt 1 diena, tad varbūt šis efekts terapeitiskais tiks saglabāts, bet ja tās būs 3-10 dienas, tad šī terapija nemaz nebūs strādājusi, un iespējams, kad tā slimība vai tas simptoms, kam tā terapija tikusi nozīmēta, vienkārši viņš persistēs, viņš saglabāsies un viņš var pasliktināties vēl laika gaitā. Jautājums droši vien, kas tas būs par medikamentu? Kā jūs teicat, ar kontracepciju tur arī stundu nokavējums var globāli mainīt pasākumu iznākumu. Bet, ja tas ir, piemēram, antidepresanti, labi, cilvēks varbūt kādu dienu jutīsies sliktāks, bet jau pēc tam tas ilgtermiņā līdzestīgi lietojot nokompensēsies. Bet, Klau, par šo, ja ir šādi jautājumi, vai joprojām ir aktuāls šis te farmaceitu konsultatīvais tālrunis, Klau, un es pieņemu, ka mūs klausās daudzi cilvēki, kas nemaz neko par to nezina. Ir farmaceiti, konsultatīvais tālrunis. Man nav tieši ar šo, varbūt es neesmu tik ļoti iedzinājies šajā. Man pašam kā farmaceitam nav bijis vajadzība, līdz ar to es pat neesmu pētījis šo te, vai izmēģinājis šo te konsultāciju. Bet pastāv farmaceita konsultatīvais tālrunis, kur var sazināties ar farmaceitu, kurš jums ir telefoniski sniegs tādu padomus, ko labāk, kā darīt. Jo būsim godīgi, ārsts nevienmēr ir tā sastopams, sasniedzams. Tad šis būtu tāds labs variants. Es arī gribēju jautāt, joprojām taču ir zāles, ko izgatavo farmaceiti aptiekās. Kas ir tās zāļu grupas, ko visbiežāk nākas gatavot? Daudz ko. Tā ir arī mana tiešā profesionālā nodarbošanās, tieši zāļu izgatavošana. Daudzas grupas. Vistipiskākais ir dermatoloģija. Jo dažādi krēmi, ziedas, losjoni vai rūpnieciski nav pieejami, vai nav tādas kombinācijas, kādas ir pacientam nepieciešamas, jo vai var sakombinēt dermatoloģijā arī rūpnieciskos medikamentus, bet tad tās būs 3-4 ziedas, kas jālieto praktiski vienlaicīgi. Ar zāļu gatavošanu mēs varam bieži vien šādus 4
3, 4, 5 vielas apvienot vienā ziedē, kremā, losjonā, kāds nepieciešams. Un, jā, tā kā gan atvieglot lietošanu, līdz ar to uzlabot līdzestību. Jā, tā ir viena dermatoloģija. Tas ir, man liekas, dermatologs bez zāļu gatavošanas īsti pat nespēja savu praksi veikt. Tāpēc, kad ir šausmīgi ļoti daudz ierobežojumi, tad nākamais noteikti ir lori, tādēļ kā deguna pilieni, deguna ziedes, ir īpaši, jo kas mums ir pieejams rūpnieciski ražots, tie pamatā ir dekongestanti, tīri tūskas noņemšanai. Bet, ja mums tur ir vajadzīgs ir kaut kādas vēl antibiotikas klāts, vai mums tur ir vajadzīgi kādas citas vielas, tur mums vajag sadziedēt, tur ir izveidojas kaut brūce, vai kreveles, vai kas degunā, ir bijis asiņošana, vai to vēl atrasināt, tad jau ir šīs kombinācijas, ko mēs varam apvienot dekongestantus reizē ar, pieņemsim, tur eļļām, kas atkal mīkstinās to deguna gļotādu, vēl antibiotikas varam pielikt, mēs dažādi varam manipulēt šajā gadījumā, lai nodrošinātu to vēlamo terapiju ar tiem vieniem pilieniem, atkal, lai tur nav jāpērk tur tāda eļļas pilieni, tad tur tāda dekongestants, un tas viss vēl jākombinē kaut kādos laikos, lai tas viss spētu vienlaicīgi principā iedarboties. Un trešā lielā, es teikšu, grupa ir bērni. Pediatrija, jo rūpnieciski ražojumi, diemžēl, nav tādās devās, kāds ir nepieciešams maziem bērniem. Un arī tā sadalīšanas iespējas, jo pieņemsim antibiotiku tablete, ir pieejama 250 mg devā, ja tam bērnam ir jālieto 125 mg, mēs varam sadalīt pusi tableti, saspiest, viss labi. Ko darīt, ja viņam jālieto 40 mg? Nav iespējams šo tableti pat ne tuvu precīzi vecāka mājās, bez tur analītiskiem svariem principā un skalpeļiem ļoti sīki precīzi sadalīt. Un šeit tad nāk palīgā zāļu gatavošana, ekstemporālā, kur mēs konkrētam pacientam pagatavojam bērnam, vai tas būs sadalīt pulverītis atsevišķi sadalīts devās, vai tā būs suspensija iekšķīgi lietojama, kur mēs tad sagatavos viņu tā, lai konkrētā tilpumā, konkrētā daudzumā ir tieši šī ārsta izrakstītā deva un terapijas, un arī tas daudzums ir tieši tik, cik vajag tam terapijas nodrošināšanai. Jā, bet praktisks jautājums, cik ātri to ir iespējams sagatavot? Lielākoties, teikšu, tiek sagatavots 24 stundu laikā. Pacients tipiski, jo daudzās aptiekās negatavo uz vietas, un tad šie zāles tiek pasūtīts no citām aptiekām, kuras gatavo. Un tipiski tas ir, es teikšu, 48 līdz 72 stundu laikā pacients saņem sev nepieciešamās zāles. Es arī varu padalīties, man ļoti laba pieredze. Man bija tāds medikaments, kas bija pulverī, un tad viņš bija jālieto diennakts režīmā ik pa 4 stundām, jāšķīdina ar fizioloģisko šķīdumu. Tad jūs varat iedomāties, es biju zombija paskatā un sajūtā, un tad es aizgāju uz aptieku, atkal man vajadzēja nākamās devas pirkt, un viņi man piedāvāja salikt kapsulās, un tas taču bija daudz ērtāk. Man visu to pulvera daudzumu sakapsulēja, un tad man nebija jānodarbojas ar ķīmiju pusnaktī. Jā, apdraud sava līdzestība. Jā, apdraud sava līdzestība. Jā, tas, starp citu, ir pētījumos pierādīts, jo ir vienkāršāka šī medikamentu ievada, jo mazāk komplicēta lietošana, jo augstāka arī pacientu līdzestība. Jā, bet es arī gribēju uzreiz par šo arī papildināt, Līga. Gribēju jautāt, ja tev ir hroniska slimība, ja, tad reizēm tā zāļu lietošana pārvēršas par pilnas slodzes darbu. Tāpēc, ka vienas ir jālieto pirms ēšanas, otras pēc ēšanas, tukšā dušā, pēdušam, un cilvēks pilnīgi jau paliek, viņam jau, kā saka, jau ņirb gar acīm visas zāles. Un tā kā Klaus pieminēja to, ka ja šie dermatoloģiskie preparāti, piemēram, kur var apvienot vairākus medikamentus vienā, tad varbūt arī mums, cik tālu zinātne pavirzījusies, ja mēs domājam par tādu tableti, kurā man būtu zāles, pieņemsim, gan pret asinsspiedienu, gan vairoga dziedzeriņu, gan cukura diabētam, viss vienā tabletē. Respektīvi, mēs aizvien biežāk lietojam šo terminu individualizētā medicīna, cik tā tad ļoti farmācijas industrija iet šajā virzienā. Jā, es domāju, šajā gadījumā mēs vairāk varētu runāt tieši par polifarmāciju, kas nozīmē, ka viens cilvēks vienlaicīgi viņam ir jālieto vairāk par 5 tabletēm vai citām zāļu vielām.
Un pašreiz jau mums ir šādas kombinētās tabletes, kurās ir gan 2 zāļu vielas, gan arī 3, bet parasti tās ir vienai konkrētai indikācijai paredzētas. Un, lai saliktu atsevišķām, varbūt pat slimību grupām, šīs vielas vienā konkrētā formā, tas dažkārt ir ļoti sarežģīti no ķīmiskā viedokļa, jo katra zāļu viela reaģē savādāk, viņai ir savādāk šīs īpašības, un lai apvienotu vienā šajā formā, dažkārt tas ir ļoti sarežģīti, ļoti grūti. Un līdz ar to pašreiz mēs varbūt pētam un skatāmies, kā to izdarīt, bet tas notiek ļoti lēnām. Bet personalizētā medicīna, jā, manā skatījumā tas ir mazliet savādāk. Tas, ko jau iepriekš ieskicēju, kad mēs vispār skatāmies cilvēku organismu individuāli, un cilvēku organismu individuāli arī izvēlamies šīs zāles. Un, jā, diemžēl atsevišķos gadījumos tās var būt arī liels zāļu daudzums, ja cilvēkam ir vairāk šīs saslimšanas reizē. Un, jā, diemžēl pagaidām vienā tādā tabletē, manuprāt, ir diezgan sarežģīti apvienot vairākas molekulas, kas var visu ko izārstēt. Nav tās vienas brīnuma tabletes. Jā. Jā, pamazām mēs tuvojamies noslēgumam, un ko vēl gribējām pajautāt, kā tad cilvēkam, tādus varbūt jūs varat abi minēt kādus praktiskus ieteikumus, kā to zāļu lietošanu, ja reiz tās ir jālieto, padarīt maksimāli ērtu. Telefona atgādinājumi, speciālas kastītes, sagrafētas, pieraksts uz rokas, citas idejas vēl. Ja tā ir poliformācija, tad noteikti, ja tas ir jau, ja mēs tuvojamies jau kādiem 10 medikamentiem, tur 5 kapsulas no rīta, 2 pusdienā, 3 vakarā, tad es noteikti ieteiktu, ka tā ir kastīte. Jo izsekot līdzi, un tīpaši vēl no tiem blisteriem 5 dažādiem izņemt ārā un tad tās visas tabletes. Noteikti tas atvieglotu. Ja tas ir 2 tabletes vienkārši jālieto, vienu no rīta, vienu vakarā, tad atgādinājums varētu būt ļoti labs risinājums. Protams, kastīte ir labs risinājums jebkurā gadījumā, bet, ja mēs runājam par tādiem, tad ar 2-3 tabletes te teikšu, ja tas ir, dažas, piemēram, viena tableta 3 reizes dienā, tad noteikti ļoti labi atgādinājums palīdzēs telefonā. Bet, ja tas ir daudzas tabletes, tad tomēr bez tās kastītes varētu būt diezgan sarežģīti. Jā, es domāju, ka katram cilvēkam droši vien jāatrod tā individuālā formula, kas viņam palīdz vieglāk orientēties šajā nepieciešamībā. Paldies par sarunu. Man šķiet, ka bija ļoti vērtīgi. Un pēdējais jautājums, ko mēs vienmēr uzdodam visiem mūsu studijas viesiem, ir, vai jūs varat nosaukt vienu lietu, ko jūs darat savas veselības labā tagad, bet ko vajadzēja jau darīt pirms kādiem gadiem 10 jau ideālā variantā? Es droši vien varētu nosaukt, ka tās ir regulāras fiziskās aktivitātes, kas, manuprāt, ir viens no tādiem tiešām stūrakmeņiem. Jo, kā jau Vārta minēja, brīnuma tabletīša nav, bet fiziskā aktivitāte ir viena no šādām brīnuma tabletītēm. Tieši tā. Es teiktu, jāsako līdzi, ko es sācis personīgi var teikt, pēdējos gados sakot līdz savam uzturam. Tomēr tās nestājumās augstskābes, tas D vitamīns, tas ir to, ko mēs nevaram, diemžēl, uzņemt ar to pārtiku nepieciešamā daudzumā. Tad mums ir jāskatās, jāpārskata, ko mēs uzņemam. Varbūt tas pats proteīns, varbūt mums vajag tīri. Ja tā vienādi es teiktu, uzturs, skatāmies, ko mēs ēdam. Tas tomēr uzturs ir ļoti svarīgs ikdienā. Jā, to arī gastroenterologi un uzturu speciālisti saka, ja ir kāda iespēja to uzņemt dabiski ar uzturu, tad uzņemiet dabiski ar uzturu. Nevis ķeraties atkal pie brīnuma tabletītēm. Jā, un mēs vēlamies pateikt jums lielu sirsnīgu paldies par to, ka bijāt šodien kopā ar mums. Tātad Līga Balota, medicīnas zinātņu doktore, akciju sabiedrības Olfa medicīnas padomniece, un Klāvs Kazaks, mēnesis aptiekas farmaceits un gada farmaceits 2025. Paldies par uzmanību un tiekamies jau nākamajā raidījuma Praktiski vesels epizodē.